Let's go on a date. Mēs dosimies. Uz jūru. Es sataisīšu līdz maizītes, your favorite. Vienmēr, kad mēs kaut kur braucam, mēs pērkam gatavās maizītes, bet šoreiz es domāju to, ka es taisīšu pat. Maizītēm ar olu un lasi izmantoju pilngraudu rūdzurikas. Tām ir augsts šķidrvielu saturs un var uztaisīt Gordon Ramsay approved sandwich. Šajā maizītē es ieklāju krēmsieru, šeit es gaidu, kad atlasīs olas. Sagriez gurķi plānās šķēlēs un uzlikt pa virsmu arī augstu kūpinātu lasi. Un arī, protams, olu. Starp citu, vislabāk ir, ja uzgrauzdē maizīti, jo, ekstra crunch. Maizīte numur 2 un tā būs ar desu. Izmantošu rudzurikas ar diedzētiem graudiem. Zināju, ka šajā maizītē nav pievienotā cukura. Šķiet, ka tas ir retums maizē. Salāmī maizītes galvenās sastāvdaļas ir burgeru majonēze, salātlapas, gurķi, sīpola un labi daudz dēsu šēlas. Tieši tā kā man patīk, jo es tāpat zināju to, ka es apēdīšu šo maizi un īsti nedalīšos. Un, protams, pa virsmu es uzliku sieru. Kur bez sieru vispār? Noslēdzošā maizīte būs ar šķiņķi. Izmantošu rudzurikas klasiskās. Tām iekšā ir pilngraudu rudzu milti un arī daudz šķiedru vielas. Bet jā, tas, ko es daru, es uzsmērēju majonēzi, sagriezu tomātiņu, pa virsmu arī seko salātlapas un pats galvenais skinkišķi. Katrā ziņā mēs izvēlējāmies vissliktāko dienu, kad brauktu jūras deitā. Pat Sendija un Juška padrusku nobrīnījās. Katrā ziņā maizītes bija vienkārši amazing. Man ļoti garšoja laša maizīte. Tāpēc, ka es esmu vienkārši vislielākais fans lasiem un zivīm. Bet es esmu vēl lielāka fana salāmī. Manam vīrietim tika šķiņķa maizīte. Un šeit apakšā arī jūs varat redzēt mūsu reitingus. Jā, mums nebija deits jūrā, bet mums bija deits pie jūras mašīnā. Un man šķiet, ka tas ir pats foršākais. Bye!